Čau, čau! Ir oktobra sākums un jau otro gadu pēc kārtas mēs dodamies spēlēt hokeju uz Slovākiju. Tā kā liela manas dzīves sastāvdaļa ir tieši amatieru hokejs, izdomāju uzfilmēt video un parādīt arī jums daļu no hokeja dzīves, kā tas notiek. Cerams, ka video patiks. Ja patīk, liekam mīkšķīti, parakstamies zem kanāla un skatāmies, kas no tā sanāca. Čau! Davai, puiši, uzsmaidam YouTube'am. Hokejs. Jūs pat nekāpjat ārā? Jā. Tevi tur labākajā vietā iespraudē. Čau! Šis video būs par daudz ko, tāpat laikā ne par ko. Būs gan mini ekskursijas, būs mazliet hokeja un vienkārši alternatīvs veids, kā pavadīt brīvo laiku. Dodamies uz Slovākijas pilsētu Liptovijas Mikuliš, redz, kur ir karte, un vispār visa video garumā pielikšu kartīti, lai saprastu, ka visas mini ekskursijas, kuras notika, bija 20-30 km rādījus apkārt pilsētai. Pilsētiņa atrodas stundas braucienā no Polijas un apmēram 2 stundu attālumā no Zakapones. Slovākija sagaida mūs ar pašvaldības policiju. Kā izrādas, mums dzīvoklis ir tāda tā kā vecpilsētā gājēju zonā. Mēs uzreiz nenorientējāmies. Iebraucām pa turienu iekšā un bija zem zīmes. Mūsu dzīvoklis ir šeit 2. stāvā. Tā kā sanāca, vajadzēja piebraukt ēkai pa otru pusi. Esam pieparkojušies. Atslēgas dabujām šitamā kastītā un esam 2 stāvu attālumā no dzīvokļa. Ir mums dzīvoklis numur 3. Šeit tāda liela viesistaba ar virtuvi un TV zonu. Te ir guļamistaba uz 2. stāvu. Trepītēm, 2. guļamistaba, 3. guļamistaba un te labierīcības. Un tāds dzīvoklis. Sanāk, pirmais vakars mums sākās ar 20 eiro sodu bloknā, pa ko tu sako ar to jādara. Tā kā talons. Un redz, ka samaksājām uzreiz ar karti. Seivu. Tā kā cerēsim, ka tas ir sliktākais, kas notika mums šajā ceļojumā. Nu kā viņus attaisīt? Labrīt, labrīt. Esam Slovākijā. Šodien ir turnīra diena. Markusiņ, labrīt! Labrīt! Vakar atbraucām diezgan vēlu, bija jau arī nogurums un neko īsti neredzējām, kas ir apkārt. Šodien dodamies tādā mazā pastaigā apkārt mūsu dzīvoklim un tad jau dodamies arī uz ledus halli. Figa Barovā. Pirmo dienu sākam ar brokastīm. Labrīt, komanda! Mēs ar komandas biedriem dzīvojām dažādās vietās, bet mūsu dzīvoklis atradās 10 minūšu gājienā no ledus halles.
Esam pie ledushalles, dodamies reģistrēties un meklēt, kur ir kas un kā. Nu, ir suvenīriņi sadrukāti. So guys. Nu? Ok. Paskatāmies, būsim no pagājušā gada kaut kas. Es domāju, mums būtu strāva panels. Nu, pagājušajā gadā arī Mego bija. Maybe Mego. Mego? Maybe. Ir Mego vai nav? Nav. Nav. Šeit? Nē. Kādu laiku nevarējām atrast mūsu ģērbtuves, bet laikam ir un reiz, kur jau pārējā komanda pievienojās. Labrīt! Čau. Šitas ir spēļu ledus, kur viņu lielā komanda spēlē. Tribīnē mēs bijām pagājušajā gadā. Tad ļoti iespējīgi viss notiek. And this is for everybody. If you need, some change on the way from your cabin to ice. To put that skis. Here, this is for Okay. everybody just before you go out, yeah? And Okay. this is the timer. Come on. Okay? Pirmo spēli zaudēja. And these level. And the height is okay? Yes. Thank you. Badei! Kopā turnīrā bija paredzētas 5 spēles, un starp pirmo un otro spēli bija pusotra stunda, tā kā nekur projām nedavāmies, turpat pagrozījāmies pa halli, paskatījāmies, kā citi spēlē, un jau devāmies uz savu otro spēli. Man 2 kolas. Man nav kolas. Otrā spēlē mums bija ar sieviešu komandu, bet bijām mazliet satraukušies, jo šīs sieviešu komandas spēlē Slovākijas kaut kādā virslīgā un īsti nezinājām, ko tas varētu nozīmēt, bet izrādījās diezgan viegla spēle. Piepildījām vēderus un dodamies pirmās dienas mini ekskursijā. Devāmies uz alām, kas atradās 12 km no centra. Sanāca vēl mazliet pasportot, jo ieeja alā ir 15 minūšu gājienā kalnā augšā.
Izrādījās, ka alās pēdējos cilvēkus lies iekšā 2:00, kas gan tīri loģiski, jo vajag vismaz 2 stundas, lai tur izteigātu, un ap 4-5 jau paliek tumšs. Mairi, tu kur? Mairi, lien ārā! Nē, nu es tur neielīdīju. Kurš izgaismojās tās krāsas īstenībā. Tur tāds gaišāks. Vēl mums bija šitādas aprocītes, ka esam turnīra dalībnieki, ka varam izmantot visas bonusus. Tad jau saprot, jau tas tā. Normāli cilvēki nevar atrast. Pēc salām izdomājām apbraukt apkārt ezeram, atradām internetā, ka ir skaists apskates punkts, un tur arī devāmies. Pēc mazajām ekskursijām dodamies atpakaļ uz Halle, lai paskatītos, kā citi spēlē, pārēstu vakariņas un mazliet ietusētu. Pirmās dienas rezultāti. Jau, hei, 10, Džeika, mums ir pārsteigums! Mego, go! Labrīt! Labrīt no Mego, nē, no Strama panels. Nu, kā tu jūties? Ideāli. Labāk nevarēja būt. Labi. Ir diena numur 2. Roli, pasaki kaut ko labu. Jā. Ir 7 no rīta. Dodamies uz Halle. Neviena nav. Visi normāli cilvēki vēl guļ. Bet mums 8 ir spēle, tā kā gribi, negribi. Šī bija turnīra 3. spēle, un pa lielam mēs sapratām, ka priekš mums tā ir spēle, lai cīnītos par medaļām, bet, diemžēl, mēs šo spēli zaudējām. Tā kā pirmā spēle bija diezgan āgri, izdomājām jau lielākā pulciņā doties kopējās brokastīs. Nu, ko otrās brokastis šodien? Otrās. Kas tev ir vēlos? Noslaucējāt kurpes visai? Te, diemžēl, brokastis jau bija beigušās, devāmies uz citu vietu. Otrā vietā un uz brokastīm aplauzāmies. Tāda interesanta vietiņa. Kreisajā pusē, vai ne? Nē, te labajā. Tā. Tad man šur ierāt iekšā.
Vai jau spēlē sikstas? Abās vietās mēs mazliet aplauzāmies ar brokastīm, bet abās vietās mums ieteica labu vietu pilsētas centrā, kas pa lielam atrodas blakus mūsu dzīvoklim. Tur arī devāmies. Labrīt! Mairi apkalpoja smuka viesmīli un pasaka, ka tas sirsniņu atnesa viņu. Es domāju, Ļoti gribējās priekš ceksīša ielīst kaut kādā termālajā baseinā. Tā arī Google atradām, kur tas varētu būt, un devāmies uz turieni. Atradās termālās baseinas 9 km attālumā no centra. A, kas tā ir? Šobrīd nav īsti turista sezona, bet izskatās pēc kafejnītes, ka sezonā tas diezgan aktīvi viss notiek. Dzirdi, Mairi? man pietiek. Man sāk skoči vilktās un atkavi. Man sajūt, ka es sūdu. Priecināties, kas jums Es ir? neprecinos. Bet Te sosu. Raimons tur Tu viņu saprati? Pirmo reizi redzu tādu zīmi stāvēt aizliegts, bet izņemot šito numuriņu, redz, ka tā mašīnīte ir. Pirmo reizi tādu prikolu redzu. Izdomājām arī vienkārši tāpat pavizināties apkārt un netīšām uzgājām vēl vienas alas, un kā vēlāk izrādījās, ka alu vispār šajā apkārtnē ir ļoti daudz. Bet daudz cilvēks. Pūkstens 2 mums bija otrā spēle. Devāmies jau laicīgi uz halli, ieēst pusdienas un sagatavoties spēlē. Chlapi na nie widział nikto. Jestem, a że Działku, mamy już burger prepaść. Otrās dienas, otrā spēle, kopumā 4. spēle mums sanāca par 3. vietu grupā, un, kuru mēs arī uzvarējām un ieņēmām 3. vietu grupā. Formas gaida nākošo dienu. Tādas interesantas arī dušas te ir. Silīte kaut kāda. Palikā esam 3. vietā grupā. 3. esam no 5 un 2. grupā ir 3. vietā ir, kas tā bija Latvijas. Spēlēsim par 5. vietu ar LH. Pilnās parā. Ir diena numur 3, pēdējā diena.
spēlēsim, cīnīsimies mēs par 5. vietu. Grupā palikām 3. Kā jau parasti visi zaudētāji saka, ka galvenais ir piedalīties. Gribētos jau arī tā teikt, ka galvenais ir piedalīties, bet ir maza sāpīta tomēr, ka necīnāmies par medaļām, jo bija iespēja, bet nepaveicās un kaut ko nedadarījām, bet mazliet jau paši vainīgi, paši tur pieļāvām dažas kļūdiņas, tā kā šogad par 5. vietu. 20 km no centra ir slēpošanas kurorts Jasna. Labrīt, komanda! Sveicieni no Tatriem! Lielajā arēnā stiprās komandas treniņš. Tā jau cits līmeņš, cits hokejs uzreiz. Dodamies uz pēdējo spēli. Daņik, cik iemetīsi? Enriko, cik iemetīsi? Šorīt tā viss mazliet mierīgāk. Šoreiz medaļas garām, bet noteikti vēl atbrauksim pacīnīties kādu gadu. Pēdējā spēle par 5. vietu. Ok, goli, go! Aiziet! Nulle viens. Ielaidām. 0-4. Garīgais galīgi, jo sāpīgs paliek. Viens 6. Vienus atcīnījām. 2-7. Ko tu stipram padarīsi? Diemžēl spēli zaudējām un izcīnījām 6. godpilno vietu no 10 komandām. Number 20. Mārtiņš Kokarēvičs! MVP! Parādies, Mārtiņ! Skatieties, kā mūsu zupiņa vāra. Garšīgi, paskatieties, kādi garšīgi. Pa zupiņai un dosimies mājās. Markus parāda, kas tur katlā ir. Mums mantu vairāk palika. Давай, Дидзи. Давай, Янчик. Давай. Dodamies mājās no skaistuma. Palika mums līdz mājām 1143 km. Tā kā šeit jau rudens sācies, mums gan jau arī. Kāds smuks kemperīts pie Slovākijas kalnos. Laikam jau būtu forši tādā pa nakti palikt. Šitas kemperīts ir viss no plasmasa. Viņš ir jau savādāka tehnoloģija.
ir diena numur 3 un viņa ir beigusies. Ieņēmām mēs 6. godpilno vietu. Gribējās, protams, labāk, bet kā ir, tā ir. Šai skaistajā vietā arī beigsim šo video. Paldies, ka bijāt šai mazajā hokejā, piedzīvojām ar manīm. Tiekamies jau drīz.